Jā, tātad par šo te jauno programmu šodien mums ir informatīvais seminārs, un uzreiz vēlos jums pateikt, ka programmu mēs plānojam atvērt martā. Tātad tas ir nākamais mēnesis, ne nākamā gada marts, bet šī gada marts, un par konkrētu datumu visticamāk informācija sekos tuvākajā laikā. Selīna ļoti daudz jau izstāstīja par programmas tām iezīmēm, bet es tomēr vēlreiz vēlējos savā prezentācijā akcentēt tās svarīgākās lietas, kuras jums, tā teikt, iefailot galvās un atcerēties, par ko tad ir šī te jaunā daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programma. Mērķis primārās enerģijas ietaupījums 30% atšķirībā no iepriekšējās programmas atvesļošanās un noturības mehānisma programmas. Pievienotās vērtības nodoklis ir attiecināms izmaksas, līdz ar to nebūs vairs jāmocās ar tām dalīšanu vairākās daļās. Kapitāla atlaide tātad ir atkarīga no tā, kādu pieeju jūs izmantojat daudzdzīvokļu māju renovācijas projektā. Būtiski šeit piezīmēt ir tas, ka šis atbalsts, šī kapitāla atlaide tiek rēķināta no attiecināmo izdevumu aizdevuma. Tātad no tā aizdevuma, ko jūs saņemsiet bankā projekta realizācijai. Tātad kapitāla atlaide netiek rēķināta no kopējām attiecināmām izmaksām, bet attiecināmās izmaksas tātad ir tās, kas ir tas attiecināmo izdevumu aizdevums. Par bankām tālāk arī sekos vēl informācija. Precizējot Selīnas teikto, jā, programmas termiņš ir 31. decembris, bet attiecīgajos ministra kabineta noteikumos ir termiņš 31. marts 2029. gads, līdz kuram visiem projektiem ir jābūt pabeigtiem un dokumentācijai iesniegtai Altumā. Izskatās diezgan patālu, bet īstenībā tie ir tikai 4 gadi. Tātad Latgales plānošanas reģionam sava programma līdz 10 miljoniem, un par to jau Selīna arī izstāstīja. Skriešu tālāk. Tātad vēlreiz par šiem te atbalsta nosacījumiem. Tāpat kā atvesļošanās un noturības fonda programmā, tātad šis programmas instruments, kā mēs realizējam šo daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes projektu, ir kombinētais finanšu instruments. Principā jums projekta realizācijā ir jāsaņem aizdevums, jānorealizē projekts, jāsasniedz projekta mērķis, tātad šis 30% primārās enerģijas ietaupījums vismaz Latgalei 10 līdz 29, un tad jūs saņemat šo te kapitāla atlaidi, kas tiek novirzīts saņemtā aizdevuma daļējās pamatsummas dzēšanai. Tātad programmas ietvaros mēs plānojam Altuma parakstīt sadarbības līgumu ar 3 komercbankām Latvijā, ar kurām mēs jau līdz šim esam strādājuši un strādāsim arī jaunajā programmā. Tā ir Svetbanka, SEB banka un Citadela banka. Tātad šīs programmas ietvaros jūs varat saņemt šo te aizdevumu no šīm te 3 bankām un piesaistīt Altuma garantiju. Atšķirība no iepriekšējās programmas, šī garantija būs bezmaksas visa aizdevuma atmaksas periodā. Vairs nebūs nekādas komisijas maksas. Vai otrs variants, jūs saņemat Altumā šo te aizdevumu projekta realizācijai, kam jau tad ir attiecīgi paredzēta šī kapitāla atlaides piemērošana brīdī, kad jūs sasniedzat šo te projekta mērķi. Selīna jau pieminēja, ka ir nelielas izmaiņas attiecībā uz aizdevumu piesaistīšanu. Šajā programmā vairs nebūs jāiesniedz atteikums no Komercbankas, un līdz ar to jūs jau sākotnēji varēsiet izvēlēties, vai jūs sadarbojaties ar Komercbanku vai ar Altumu kā aizdevēju, bet pie kapitāla atlaides rezervācijas pieteikuma jums būs jāpiekrīt, ka informācija par jūsu projektu mēs nosūtīsim šīm 3 bankām. Tātad mēs, izsniedzot šo rezervācijas apstiprinājumu, jums nosūtīsim informāciju par jūsu projektu bankām. Un visticamāk, viņas jūs uzrunās un sniegs savus piedāvājumus jūsu projekta realizācijā. Un tad ir jūsu lēmums, ar kuru banku vai ar Altumu sadarboties projekta realizācijai. Kā jau es teicu, tad bankas piesaistītajai garantijai komisijas maksa 0, visa aizdevuma atmaksas termiņa un garantijas darbības laikā. Garantijas termiņš līdz 20 gadiem. Altuma aizdevums līdz 20 gadiem, un ja jūs plānosiet ņemt aizdevumu Altumā, tad Altuma aizdevuma likme jau tagad ir zinām, tā būs fiksēta
uz visiem 20 gadiem 3,9% apmērā. Un šis cenrādis un dokumentācija visticamāk tuvākā laikā arī parādīsies mūsu Altum mājaslapā. Tas par atbalsta nosacījumu. Vēlreiz par mājai atbalsta nosacījumu, tātad vismaz 3 dzīvokļi, joprojām Altum strādā ar dzīvokļu īpašnieku pilnvaroto personu, joprojām mēs strādāsim de minimis lietām, un lūdzu atceramies to, ka, lai māja kvalificētos atbalsta saņemšanai, mājai ir jānodrošina, ka uz pieteikumu iesniegšanas brīdi, uz līguma parakstīšanas brīdi šis parādsaistība apjoms par pēdējiem 12 mēnešiem nepārsniedz 10% no rēķina kopsummas. Tātad pēdējā gada laikā ir jābūt gandrīz ideālai maksāšanas disciplīnai mājai, jo, kā mēs ļoti labi zinām, tad principā aizdevuma nodrošinājums pēc tam ir prasījuma tiesības pret dzīvokļu īpašnieku, tāda naudas plūsma, kas ir starp pilnvaroto personu un dzīvokļu īpašniekiem. Jautāsiet, kas ir ar vēsturiskiem parādiem. Informācija par vēsturiskiem parādiem Altum vaicā uz atbalsta piešķiršanas brīdi, bet tas netiek ieskaitīts šo 10% parāds saistību apjoma aprēķinā. Un, protams, ir jābūt atbilstoši dzīvokļu īpašnieku likumam, pieņemtam lēmumam par projekta realizāciju. Tas ir ļoti būtisks aspekts, par ko tad vēlāk arī Mārtiņš Auders stāstīs. Attiecināmās izmaksas. Nepārklāšos, principā nekas jauns, tas pats vecais viss. Varbūt nāk horizontāli vēl pāris lietiņas, kas jums būs jāiemācās. Klimata drošināšana, energoefektivitāte pirmajā vietā, principi un tam līdzīgi, bet tas nav nekas tāds, ko nespētu saprast un kāpēc tas tiek prasīts šī projekta ietvaros nodrošināt. Un vēlreiz pievienotās vērtības nodoklis ir attiecināma izmaksa. Nedaudz detalizētāk par šo attiecināmo izmaksu, varbūt kaut kādiem ierobežojumiem. Tātad projekta vadības izmaksas ir ne vairāk kā 3% no projekta attiecināmām izmaksām, jeb šīm te aizdevuma apmēru ne vairāk kā 3%. Tehniskās dokumentācijas un projekta vadības izmaksas ir attiecināmas, ja tās ir radušās ne ātrāk kā 2021. gada, ne ātrāk kā pirms 21. gada 1. janvāra. Ja kaut kas Ja projekts ir izstrādāts pirms šī vai projekta vadības izmaksas jūs vēlēsieties attiecināt, tad, diemžēl, šīs izmaksas nebūs attiecināmas. Visas pārējās izmaksas var rasties tikai un vienīgi pēc atbalsta līguma parakstīšanas ar Altumu. Vēl viena nianse, kura varbūt sākumā jums liksies tāds galvmežģis, bet man ir jums jāpasaka, ka tehniskās dokumentācijas un projekta vadības izmaksas, kas var tikt attiecināts un kā atbalsts, kas ir radušās līdz šim te, es atvainoju, šeit man ir kļūdiņa, 1. februārs, 1. janvārs 2021. gadam līdz atbalsta noslēgšanas līgumam, līdz atbalsta līguma noslēgšanai, tad viņas ir attiecināmas ne vairāk kā 50% apmērā. Un, lai principā un tālāk nodrošināt, ka kapitāla atlaides summa nepārsniedz 50% no šīs attiecināmo izmaksu aizdevuma apmēra. Citiem vārdiem sakot, tās mājas, kas ies uz kvartāliem un rūpnieciskiem paneļiem, viņas nevarēs. Viņiem jau būs maksimālais apmērs 50%. Tie, kas ies uz ventilējumām fasādēm un apmestām fasādēm, tad 45 un 40%, viņi varēs palielināt šo kapitāla atlaides apmēru līdz tiem 50%, bet ne vairāk kā 50% no tām tehniskās dokumentācijas un projekta vadības izmaksām. Šo noteikti mums vēl vajadzēs vēl vairāk kārtīgi, es jums stāstīšu, bet tāds ir nosacījums. Tas nav mūsu izdomāts, tas ir Eiropas Savienības nosacījums, kad atbalsts nedrīkst pārsniegt vairāk kā 50% no kopējām izmaksām. Varbūt pēc tam jautājumos atbildēs mēs vēlreiz varam šo te matemātiku un kalumburu iziet cauri, lai visiem ir viss skaidrs. Un kā arī Selīna iepriekš teica, tad šobrīd ir arī atvieglota iespēja pieteikt un rezervēt šo te atbalstu, bet tas nenozīmē, ka kaut kādi darbi nebūs jādara un kaut kāda dokumentācija nebūs jāizstrādā. Līdz ar to arī Altum mājaslapā, kas jau šobrīd ir jau palaista dzīvajā vakarā, ir jaunās programmas mājaslapa, un tur jūs redzēsiet, kad ir sadaļa
kā īstenot projektu pirmā pieeja, kā īstenot projektu otrā pieeja. Pirmā pieeja būs un attieksies uz tiem projektiem, kur tehniskā dokumentācija ir izstrādāta. Līdz ar to uz kapitāla atlaides rezervācijas brīdi tiek iesniegta pilna dokumentācijas kopa, tā skaitā pilnvarojums, tā skaitā izmaksu kopsavilkums, ēkas energosertifikāts, kā arī tehniskā dokumentācija. Ja jau ir veikta piegādātāja atlasi, to arī uzreiz pie kapitāla atlaides rezervācijas pieteikuma var sniegt klāt, to mēs visu kompleksi izskatīsim. Šādā gadījumā, kad šī tehniskā dokumentācija jau ir sagatavota un jūs pie rezervācijas viņu jau iesniedziet, tad jums kapitāla atlaides rezervācijas termiņš būs 9 mēneši, kura laikā, tad, ja nav veikta, jūs veicat piegādātāja atlasi, atrodiet finansētāju, nobalsojiet mājā, un jums principā 9 mēnešu laikā ir jānoslēdz līgums ar Altumu par šo te atbalsta piešķiršanu un projekta realizācijas uzsākšanu. Savukārt šī otrā pieeja ir tad, ja nav izstrādāta šī tehniskā dokumentācija, tad kapitāla atlaidi rezervējot, jūs iesniedzat tikai pilnvarojumu dokumentāciju, izdomājiet, kādas jums izmaksas būs. Iesniedziet tieši tā, jo jums nav izstrādāta detalizēta dokumentācija. Iesniedziet ēkas energosertifikātu mums, un mēs jums rezervēsim kapitāla atlaidi uz 18 mēnešiem, kura laikā tad jūs izstrādāsiet tehnisko dokumentāciju, piegādātāju atlasi veiksiet, dabūsiet finansējumu, nobalsosiet, un tad 18 mēnešu laikā mums ir jātiek līdz parakstītam atbalsta līgumam. Tad pirmā pieeja, kur ir tehniskā dokumentācija, tur ir 9 mēneši, kur nav 18 mēneši. Tā, es kaut ko varbūt nepateicu. Varbūt arī nepateica, bet es atcerēšos, tad noteikti pateikšu. Bet jebkurā gadījumā, neatkarīgi no tā, pirmā pieeja, otrā pieeja, skaidrs, ka visa sākums ir šī dzīvokļa īpašnieka apspriede, kopsapulce vai aptauja, kurā vienojās par dalību programmā, kurā vienojās par pilnvarojumu pilnvarotāju personai, kurā vienojās par ēkas energosertifikāta izstrādāšanu. Ja gadījumā jūsu mājai kādai jau ir pirmais balsojums, bet tur tajā protokolā ir pieminēta ne šī jaunā programma, arī tāds balsojums derēs priekš rezervācijas. Netaisiet jauna sapulce, ja jums par to jau ir sapulce bijusi, iesniegsiet pie kapitāla rezervācijas šo te veco aptaujas protokolu vai kopsapulces protokolu. Pirms kapitāla atlaides rezervācijas pieteikumā ļoti būtiski atcerēties to, ka, ja jūs esat biedrība, tad lūdzu pārliecinieties, vai uzņēmuma reģistrā ir ieraksts par patiesā labuma guvējiem. Diezgan smieklīgi, tur ir vienkārši tas jābūt ar ierakstam, ka patiesā labuma guvēji nav konstatējami vai kaut kas tam līdzīgs, bet tādam ierakstiņam ir jābūt. Lūdzu atcerieties, ka pirms pieteikuma iesniegšanas jums ir jāreģistrējās mans Altumā. Pirms kapitāla atlaides rezervācijas pieteikuma jums ir jāizpilda klienta anketu, un tikai tad, kad jūs šo te mājas darbiņu būsiet izdarījuši, jūs varēsiet veiksmīgi iesniegt rezervācijas pieteikumu, un atcerieties, ka pieteikums ir jāparaksta parakstiesīgajām personām. Es saku to iz prakses, jo mēs redzam, ka ikdienā dažkārt pieteikumus iesniedz nepilnvarotās personas, parakstiesīgās personas. Tālāk, tad, kad jūs jau esat klienta anketu sakārtojuši, tad pieteikums kapitāla atlaides rezervācijai. Vispirms, ko jūs darat, jūs aprēķināt kapitāla atlaidi, izdomāti cipari, otrajai pieejai, principā, balstoties kaut kādu pieredzi. Altuma mājaslapā būs pieejams kalkulators, kur jūs to varēsiet sarēķināt. Iesniegsiet kapitāla atlaides rezervācijas pieteikumu no mums, tātad jums būs šis sākotnējais atzinums, kas būs spēkā 9 vai 18 mēnešus. Pie kapitāla atlaides mēs pierēķināsim rezervīti 20%. Ja gadījumā šajā laikā, kamēr 9 mēneši, 18 mēneši ir kaut kāds izmaksu sadārdzinājums radies, līdz ar to jums būs kaut kāda šī te jumtiņš, zem kura patvērties gadījumā, ja izmaksas objektīvi iemeslu dēļ ir pieaugušas. Sākotnējo atzinumu tātad mēs izsniedzam, ja ir iesniegta visa šī pamatojošā informācija,
Un, kā es arī teicu, sākotnējais atzinums ir derīgs 9 vai 18 mēnešus, bet ne ilgāk kā līdz 28. gada 1. martam. Tātad tas ir pēdējais datums, kad ir jāuzsāk projekta realizācija, lai līdz 29. gada 31. martam projekts būtu pabeigts un dokumentācija iesniegta Altum. Ja šo 9 vai 18 mēnešu laikā jūs nepaspējat noslēgt atbalsta līgumu, tad, diemžēl, kapitāla atlaide rezervācija tiks cēsa un jums būs jāsniedz jauns pieteikums, ja vien programma būs vaļā. Es nezinu, cik es ilgu laiku esmu patērējis, bet es ceru, ka kaut kādā pieklājīgā laikā es esmu iekļausies un atstājusi laiku manai brīnišķīgai kolēģei Dainai. Tad Daina par piegādātāju atlasi, kādus piegādātājus, kā skatīties uz būvniekiem. Jā, Daina, vārds tev. Jā, paldies Ievai, un tad es turpināšu par piegādātāju atlasi, jo, kā zināms, viens no veiksmīgu projektu stūrakmeņiem ir uzticama un droša piegādātāja izvēle projektu īstenošanai, un arī jaunajā programmā nosacījumi piegādātāju atlasei ir saistīti ar interešu konflikta risku, korupcijas un krāpšanas risku novēršanu. Tad vispirms, kāda procedūra ir jāizvēlās. Tāpat kā līdz šim, procedūras izvēle ir atkarīga no pilnvarotās personas statusa. Respektīvi, ja pilnvarotā persona ir dzīvokļu īpašnieku biedrība, tad piegādātāja atlase veicam tirgus izpētes veidā, arī būvdarba līgumiem. Savukārt, ja pilnvarotā persona ir pašvaldības kapitāla sabiedrība, tad piegādātāja atlasi veids ievērot ministru kabineta noteikumos numur 104 noteikto iepirkumu veikšanas kārtību. Kurā brīdī tad ir veicama piegādātāja atlase? Atgādināšu vispirms, ka piegādātāja atlase ir jāveic pirms jebkura līguma noslēgšanas, tā skaitā arī energosertifikāta izstrādēji. Un tātad, ja jūs vēlaties pieteikties kapitāla atlaidēji ar jau izstrādātu tehnisko dokumentāciju, tad jūs piegādātāju atlasi veiksiet pirms pieteikuma iesniegšanas Altuma kapitāla atlaides rezervēšanai, tātad uzreiz pēc dzīvokļu īpašnieka apspriedes. Un savukārt, ja jūs vēlaties pieteikties Altuma kapitāla atlaidēji tikai ar šo izstrādāto energosertifikātu, tad jūs vispirms atlasat šo energosertifikātu izstrādātāju, iesniedzat kapitāla atlaides rezervēšanas pieteikumu un pārējos jau piegādātājs varēsiet atlasīt pēc tam, kad būsiet saņēmuši atzinumu par kapitāla atlaides rezervēšanu. Tad īsumā par to, kāda tad ir tirgus izpētes norise. Iesākumā ir nepieciešams izstrādāt iepirkuma priekšmetu aprakstu. Un šis apraksts pakalpojumu līgumiem varētu saturēt galvenos pienākumus, līguma izpildes vietu, līguma izpildes termiņu. Savukārt būvdarba līgumos, protams, tas visticamāk būs tehniskai dokumentācijai pievienotā darba apjoma saraksts. Vērš uzmanību, ka nav pieļaujams potenciāliem piegādātājiem sūtīt kontrolu tāmi, kurā ir šīs paredzamās izmaksu aprēķins, jo tas liekas jums iegūt godīgus piedāvājumus un, protams, negatīvi ietekmēs konkurenci. Bet mums tādi gadījumi ir, tā kā, es gribēju šim īpaši pievērst uzmanību. Pirms izsūtīt uzaicinājums izsniegt piedāvājums, nepieciešams veikt piegādātāju izpēti, lai pārliecinātos, ka jūsu uzaicināmie piegādātāji tiešām darbojas šajā jomā. Tālāk, ka tie nav savstarpēji saistīti, ka viņu saimnieciskais un finansiālais stāvoklis un pieredze atbilst jūsu vajadzībām. Jo jūs esat tiesīgi uzaicināt tādus pretendentus, ar kuriem jūs vēlaties slēgt līgumus. Lai nebūtu situācija, ka tad, kad jūs saņemat šos piedāvājumus, jūs saprotat, ar šo pretendentu es nemaz negribu slēgt līgumu. Tātad sūtiet uzaicinājums tikai tiem pretendentiem, ar kuriem jūs vēlētos noslēgt līgumu. Uzaicinājums, tirgus izpēti ieteicams veikt, protams, elektroniski nosūtot uzaicinājumus potenciāliem piegādātājiem, iesniegt savus piedāvājumus un būtu vēlams nosūtīt šos uzaicinājumus vismaz 5 pretendentiem. Jo, ja jūs saņemsiet tikai vienu
piedāvājumu, jums būs jāuzaicina papildus pretendenti iesniegt piedāvājums līdz brīdim, kamēr būs saņemts vēl vismaz viens piedāvājums, lai būtu iespējams pārliecināties, ka piedāvātā cena atbilst tirgus cenai. Jo, protams, nekur nav pazudis pienākums ar atbalstu rīkoties saimnieciski. Pēc tam, kad jūs būsiet saņēmuši piedāvājums, jūs viņus salīdzināsiet un izvēlēsieties to piedāvājumu, kas apmierina jūsu vajadzības, kas jums ir ekonomiski izdevīgākais. Tas nenozīmē, ka jums ir jāizvēlās lētākais piedāvājums. Tomēr atcerieties, ka mēs jums paprasīsim, kāda bija pamatojums, kāpēc jūs izvēlējāties citu piedāvājumu. Piemēram, varbūt tie ir kaut kādi sadarbības aspekti, pieredze, zināšanas vai vēl kaut kas, kas jums liek izvēlēt, piemēram, labāks finansiālais stāvoklis, drošāks. Un tas varētu būt iemesls, kad ar tādu būvnieku, piemēram, ir drošāk slēgt līgumu. Un pirms jūs pieņemat lēmumu, ir nepieciešams veikt šos te pasākumus interešu konflikta krāpšanas un korupcijas novēršanai. Tātad primāri jāpārliecinās, ka nepastāv šis te interešu konflikts ar izvēlēto pretendentu, jebkurai. Tātad arī interešu konfliktu risku var novērst, piesaistot iepirkumu veikšanā vairākus dalībniekus, un ja piegādātāja atlase veids apsaimniekotājs, tad iepirkuma komisijā ir obligāti jāpiesaista dzīvokļu īpašnieku pārstāvis, lai nodrošinātu, ka tomēr šīs te piegādātāja atlase tiek veikta dzīvokļu īpašnieku interesēs. Un visiem šiem te piegādātāju atlasē iesaistītajām personām ir jāizskaidro, kas ir interešu konflikts. Tātad interešu konflikts ir situācija, kurā šīs te projekta īstenošanā iesaistītās personu darbību objektīvi un neatkarīgi traucē pildīt tādi iemesli, kas saistīti ar ģimeni, ar emocionālām saitēm, ar kaut kādām ekonomiskām interesēm vai citām personīgām interesēm. Respektīvi, tiem, kas ir iesaistīti šajā te iepirkuma veikšanā, viņiem ir jāsaprot, kādi riski pastāv, ja tiks atklāts interešu konflikts, jo šādā gadījumā kapitāla atlaide netiks piešķirta. Un tātad pēc visiem šajā piegādātāja atlasē iesaistītajiem ir jāparaksta apliecinājumi, ka viņiem nepastāv interešu konflikts ar izvēlēto piegādātāju. Un savukārt krāpšanu un korupciju iespējams tos riskus novērst tādā veidā, ka jūs pārbaudat šos te piedāvājumus, vai, piemēram, piedāvājumos nav redzams, kad tiem ir viens un tās pašas kontaktpersonas. Jūs varat atvērt, piemēram, tāmes un apskatīties, kas tās ir rediģējis, vai tā nav viena tā pati persona. Jūs varat palūkoties, vai piedāvājumos nav saskatāms kaut kādas vienādas kļūdas, kas var liecināt, ka tos ir sagatavojis viena persona. Un visbeidzot, pēc lēmuma pieņemšanas jums ir jādokumentē tirgus izpēte, attiecīgi atspoguļojot protokolā tās darbības, ko jūs darījāt, lai pārbaudītu, vai nav šī krāpšana, korupcija, interešu konflikts. Un atspoguļojot to pamatojumu konkrētā piegādātāja izvēlei. Savukārt, turpinot par ministra kabineta noteikumu numuru 104, iepirkuma veikšanas kārtību, visticamāk, arī pašvaldību kapitāla sabiedrības pakalpojums iepirks tirgus izpētes veidā, jo to cena nepārsniegs visticamāk 70,000. Savukārt, būvdarbs droši vien veiks saskaņā ar ministra kabineta noteikumos numuru 104 noteikto procedūru, ja to paredzamā cena sasniegs 170,000 eiro. Un tātad, kādas tad ir atšķirības šim te procesam? Vispirms, attiecībā uz tirgus cenas priekšizpēti, tātad būtu jāapskata publiski pieejamā informācija, lai prognozētu šo te cenu, saprotot tātad, vai ir jāizvēlās tirgus izpēte, vai jāizvēlās šī te ministra kabineta noteikumos noteiktā procedūra, jāsagatavo iepirkuma priekšmetā praksts, jo tas būs jāpublicē iepirkuma uzraudzības biroja tīmekļa vietnē. Obligāti jāpublicē paziņojums par finansējumu saņēmēju iepirkuma procedūru, iepirkuma uzraudzības tīmekļa vietnē, kuram attiecīgi jāpievieno šie te dokumenti. Un pēc piedāvājuma termiņa beigām jāatver šie te piedāvājumi slēgtā sēdē. Vērš uzmanību, ka informācija par piedāvājumiem nav jāizsūta
pretendentiem un nav viņus jāinformē, kādas ir citu pretendentu piedāvātās cenas, jo šī te procedūra paredz iespēju gadījumā, ja jums nepatīk vai neapmierina šie saņemtie piedāvājumi, runāt ar visiem pretendentiem par piedāvājumu uzlabošanu. Piemēram, lūdzot viņiem rast iespēju samazināt cenas vai pamainīt kaut kādus aspektus, jo tas viss ir pieļaujams. Tāpat ir pieļaujams, piemēram, uzaicināt vēl citus pretendentus iesniegt piedāvājumus, ja jums šķiet, ka šie saņemtie piedāvājumi jums ir par dārgu. Un, protams, ja ir notikušas sarunas vai uzreiz ir saņemti jūsu vajadzībām atbilstoši piedāvājumi, tad jūs izvēlaties šo te izdevīgāko piedāvājumu. Arī šajā gadījumā jums nav obligāti jāizvēlas zemākās cenas piedāvājums, ja vien jūs tā precīzi neesat nolikumā pateikuši, ka jūs tādā veidā izvēlēsieties. Jāveic šie paši iepriekš minētie interešu konflikta un krāpšanas novēršanas pasākumi, jādokumentē šī te iepirkuma norise un, visbeidzot, obligāti jāpublicē paziņojums par iepirkuma rezultātu iepirkuma uzraudzības biroja tīmekļa vietnē. Kādi tad ir tie instrumenti, kā jūs varat novērst šos te interešu konflikta un krāpšanas riskus? Tad, kā jau minēju, jāpārliecinās, ka pilnvarotā persona nav saistīta ar izvēlēto pretendentu. Šādu informāciju jūs varat iegūt uzņēmuma reģistra tīmekļa vietnē, autorizēties ar Latvijas LV iespējām un tur šī informācija būs pieejama par visām amatpersonām. Tādā veidā jūs varēsiet izpētīt, ka tiešām tāda saistība nav. Tātad jāsalīdzina divi piedāvājumi neatkarīgi. Jāpārliecinās, ka šie arī uzņēmumi nav savstarpēji saistīti, jo varbūt situācija, ka viens tirgus dalībnieks faktiski iesniedz šādu aizsega piedāvājumu, lai tikai būtu šie divi piedāvājumi. Tāpat nedrīkst pieļaut īpašu labvēlību attiecībā uz kādu no pretendentiem. Piemēram, ja jūs vienam pretendentam ļaujat iesniegt kaut kādus paskaidrojumus vai papildu dokumentus, bet otram vienkārši ne, jums es neko neprasīšu, uzreiz jūs piedāvājumu noraidīšu formāli iemeslu dēļ. Un tāpat nedrīkst pieļaut dubulto finansējumu, respektīvi, ka šie te plānotie pasākumi ir apmaksāti vai plānots viņus apmaksāt no kādiem citiem līdzekļiem, Eiropas Savienības vai citu projektu līdzekļiem. Un līguma projekts nav obligāti jāpievieno iepirkuma dokumentācijai, bet aicinu iepirkuma līguma projektā paredzēt šos te minētos nosacījumus, bet es gribētu uzsvērt divus īpaši. Viens ir saistīts ar to, ka būtu obligāti būtu jāparedz iespēja grozīt līgumu, pagarināt līguma izpildes termiņu un slēgt kaut kādus papildu darbus vai mainīt kaut kādus materiālus, jo šādas situācijas ir praktiski visos līgumos, un ja jums tas būs noteikts līgumā, jums būs daudz vieglāk vienoties par šādām te izmaiņām. Un otra lieta, kas ir obligāta, šie ir tie nenodarīt būtisku kaitējumu principa ievērošanai, respektīvi jāparedz līgumā, ka izpildītājiem jānodrošina būvniecības atkritumu pārstrāde, asbesta saturošu izstrādājumu apstrāde un transportēšana obligāti atbilstoši normatīviem aktiem un pasākumu trokšņu, putekļu un piesārņotāju emisiju samazināšanai. Dokumenta altumi jāiesniedz vai kopā ar pieteikumu kapitāla atlaides rezervācijai, ja ir veikta pirms šīs te rezervācijas visu piegādātāju atlasi, vai arī pārējos gadījumos pēc tam, kad tiks saņemts altuma atzinums par kapitāla atlaides rezervēšanu, tad mans altums būs pieejams atsevišķs pieteikums iepirkuma dokumentācijas izvērtē pieteikumam. Un nobeidzot pieminēšu dažus no biežāk uzdotajiem jautājumiem. Viens ir saistīts ar to, kur tad ir redzams, kādi dokumenti būs jāiesniedz altum, un tas būs pieejams altuma publicētajos ieteikumos piegādātāju atlases veikšanai. Un tad otrs aspekts ir, ja jums ir izstrādāta tehniskā dokumentācija un jums ir jāveic tās precizējumi, jūs varat neveikt tirgus atlasi un slēgt līgumu ar tehniskās dokumentācijas autoru, bet ir jāņem vērā, ka jums tomēr ir jāvienojās ar šo te uzņēmēju par cenu, kas atbilst tirgus cenai.
Un tas būtu tātad, jūs varat veikt telefoniski informatīvu izpēti, aptaujājot kādus citus tirgus dalībniekus, lai saprastu, kā tad ir šī te pakalpojuma cena. Un visbeidzot, atgādinājums, ja pilnvarotā persona veic projektu vadības pasākums, nav jāveic tirgus atlases projektu vadības pakalpojumu sniegšanai. Paldies!